Mana sos somiņa, kad man bija trauksme un panikas lēkmes. Uzmanībai! Šī paciņa nesatur medikamentus un pēc būtības neārstē trauksmi. Tie ir mani mazie triki, un iepazīstot savu organismu un draudzējoties ar anatomiju, šis tas man palīdzēja. Kas tur ir iekšā? Un skaidrs, ka šie knifiņi nepalīdz tad jau, ka ir sākusies panikas lēkme, bet šie knifiņi palīdz tevi nomierināt situācijās, kad tu jūti trauksmes klātesamību. Manas somiņas zvaigzne Cold Pack, ātrā vēsuma komprese. To saspiežot ir vēsums, patīkams vēsums. Kādēļ vēsuma komprese? Jo esmu novērojis, kad man bija trauksme un panikas lēkmes, termoregulācija manā organismā lēkāja kā delfīns. Kādēļ? Jo, protams, ka panikas lēkmes laikā mūsu organisms domā, ka mums ir briesmas. Sirdsdarbība pātrinās, elpošana pātrinās, mēs svīstam, mēs kļūstam karsti. Un vēsums skaidrs, ko viņš dara, tas ir maņu šoks. Viņš novirza uzmanību uz ārējiem faktoriem. Īpaši turot uz delnām, tur ir ārkārtīgi daudz termoreceptoru. Un organisms sajūt, ka ir vēsums. Man personiski vēsums asociējas ar mieru un gaisu. Organisms sajūt šo signālu un lēnām nomierinās. Šādas ātrās kompreses domāšanas ceļojumiem, protams, dažādām traumām, efektivitāte 20 minūtes. Tu saspiedi iekšpusi un rodas augstums. Skābās, nekaitīgās, bet agresīvās gumijas konfektes. Skābas garšas intensitāte, protams, ka rada fokusu smadzenēm, un smadzenes šo fokusu nevar ignorēt. Tātad no panikas lēkmes mēs pārējām uz skābumu. Bet tas nenozīmē, ka tev jānoēdas tagad ar cukuru un vēl lielāka ziepes jātaisa. Bet šī viena konfekte skābums, lēnām viņu ēdot, maina fokusu. Un ēdot ko skābu, mutē rodas siekals, un siekals smadzenēm ir signāls, ka notiek gremošana, un gremošana ir saistīta ar mieru. Tādēļ pieslēdzas šī parasimpātiskā nervu sistēmas daļa, kas pāriet no panikas trauksmes uz mierīgu gremošanu. Čupačups. Mazliet nostalģijas par zīdīšanu. Kad kādreiz mēs bijām mazi un zīdām mammas krūti, notika daudz patīkamu efektu mūsu smadzenēm. Zīžot vai šo te čupačupu, kustās mūsu žokļi, stabilizē